Ar nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolē Alise Plus studijā Juris Saukāns. NATO šonedēļ paziņoja par militāro mocībām ar 90 000 karavīru pīzdaliešanu. Manevri Steadfast Defender, ko latgaliski varētu tulkot kā nalūkoms aizstovs, soksīs jaunedēļ i turpinosies līdz maija beigām. Manevros pīzdalās vienības no 31 NATO dalību valsts i kandidātu valsts Zviedrijas. NATO virspavēlnieks Eiropā, Amerikas Savienotos valstu ģenerālis Kristofers Kavolī pauda žurnalistiem, ka manevru scenārijs paredz Krievijas uzbrukumu sabiedrotos teritorijai, kas iedarbinoja NATO līguma 5. pāntu. Manevros pīzdalās 50 kara kugu, 80 lidaparātu i vairāk kā 1100 kaujas mašinu. Eiropā itē nedēļa sociās ar Vocijas zemnieku kravas mašinu vadētoju omotnieku pulciešanu uz Berlīnī pie Brandenburgas vortim. Galvaspilsētas centrs bija bloķēts ar traktorim i smagu tehniku, protesti turpinājās arī nokušos poras dīnas, papildus problēmas Vocijā dzīvojošiem radīja viļcīņu vadētoju streiks. Miljoniem Deutsche Bahn pasažieru atcēla planotos braucīņus i meklē citus transporta veidus. Tika atcelti apmēram 80% tolsatiksmes reisu, kā arī reģionālos liņeju viļcīņu satiksme bija ierobežota. Slovākijā vakar 1000 cilvēku 24 pilsētos protestēja pret valdības planu izdarīt grozījumus valsts krimināla kodeksā. Opozīcijas partijas Brīvība i solidaritāte vadētojs Rihards Suliks, uzrunājot demonstrantus Bratislavā, izsacīja, ka valdības priekšlikumu izvēr tai, it kā jūs būtu izstrādojusi mafija. Ministru prezidente Evika Sīliņa šonedēļ mīrinoja tautu, stostot, ka Latvijā esot apzinotas ap 29 000 āku, kuru telpas var piemērot drošības vajadzībām. Runa ir par bumbu patvērtņiem. Valdība taisās izstrādāt būvu normatīvus, kas nosacīs prasības bumbu patvērtņiem. Jaunedēļ par itu tēmu sprīs Saeimas aizsardzības īšlītu i korupcijas novēršanas komisijas visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija. Latgoles kongresa lēmumu izpildes padome šonedēļ atklātā viestuļā aicināja izvērtēt iespēju atstāt Varakļānu novadu kā atsevišķu pašvaldību, nevarzot i neatbalstot grozījumus administratīvos teritoriju apdzīvotos vietu likumā, kas paredz Varakļānu novadu līdz ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanām pievienot Modūnes novadam. Pēc viestuļas autoru rakstēto, viesturiskīs Varakļānu pogosts padomi laikos tika saškalts, vienu daļu ar Varakļānu pilsētu pievienojot Madonas rajonam, otru daļu mūsdienu Dekšāris pogostu Riezeknis rajonam. Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod izsūļā agrokos Raudas internetu pamatškolas āku. Sokumcena izsūļā nosacīta 74 000 eiro apjomā. Izsūļa nozaslēgs 7. februārī. Nakustamo īpašuma platība ir pāram 14 hektari, timā skaitā ir 18 būvis. Sabiedrības integrācijas fonds ir attaisījis trešo vienas pīturas aģentūras ārzemniekiem reģionālo filiāli Latvijā. Latgoles reģiona klientu apkalpošanai filiāle sokusi darbu Daugavpilī Gimnazijas īlā 11. Daugavpils pilsētas pašvaldība aicināja uzņēmējus, kuri būtu ieinteresēti attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru Daugavpilī, līdz 26. janvaram pīzdalīt pašvaldības organizētā aptaujā, izsacīt attiecīgi savu viedokli par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpilī. I vēl par gaidāmiem notikumiem. Latvijas valsts 10. deju čempionāts i Riezeknis dūmis kauss 2024 nozarisinās 27. janvarī Latgoles viesnīcībā Gors Riezekņā. Sacensības soksīs jau 8 no rīta, vairāk kā 500 dalībnieku sazacens par goda čempiona titulu i par iespēju pārstāvēt Latviju pasaules i Eiropas čempionātos. Savukārt Kroslavas novada Skaistas pagasta Ļaksūs poligonā šogada 3. februārī Latgoles mednīku kauss 2024 aicināja mednīkus i aktīvos atpūtas cīņētojus. Iz šo lielo notikumu būs mednīku sacensības, kulinārijas konkurss, medību virtuves degustacija, izlūze ar bolvam, konkursi Viktorinas bērniem jauniešiem izsaimam. Lūk, tādi jaunumi šonedēļ studijā bija Juris Saukāns. Par raidījuma Tivok Latgolē saturu atbiļcījā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio